Ņemot vērā šī brīža ekonomisko situāciju valstī, neskaitāmās zādzības no privātmājām un to pagalmiem, mēģinājām izzināt, cik efektīvi jūsu mantu vai īpašumu spēj nosargāt pareizi dresēts suns. Kā izrādās, tad jebkuru suni var pareizi apmācīt, tiesa ir jāņem vērā vairāki nosacījumi. Es nodarbojos ar suņiem ļoti ilgi, jau vēl milicijas laikos sākot nodarboties. Ja, un, es neatceros nevienu gadījumu, kad suni kādu nevarētu izdresēt. Viss atkarīgs no laika, pacietības, ja, un zināšanām. Ja tas ir, ja tādas trīs lietas ir iespējams, ja, teiksim, tad var jebkuru suni izcelt, teiksim, no praktiski miroņa stāvokļa. Es runāju tādā pārnestā nozīmē. Atšķirībā no mūsdienīgām apsardzes sistēmām nepietiek ar to, ka suni iegādājas un ielaiž mājas pagalmā. Tam jāvēlt lielas rūpes, jāadresē, kā arī pareizi jāizturas. Lai suns būtu labs sargs, jāpiedomā par tā šķirni, kā arī jāpievērš uzmanību, cik liels vai mazs jūsu suns ir padevies miesās. Jāsaprot, ka dažus kilogramus smags taksītis nebūs labākais mājas sargs. Tas nenozīmē, ka obligāti liels suns, ja, nosargās jūsu īpašumus labāk. Ir bijuši arī tādi gadījumi, kad es saku, teiksim, liels sambernārs, ja, parasti pilnīgi mierīgi ielaiž mājās zagļus, ja, pagaid, kamēr viņi visi iznes un nāk saimniekiem pēc tam luncinādāmies pretī, kad saimnieki pārrodas mājās. Ja. Jāstrādā, noteikti jāstrādā obligāti, lai būtu rezultāts. Vācu aitu suņi, beļģi, stafordi, rotvelleri, kaukāzieši, aziāti. Tās visas sugas tādas, kuras principā vairāk pie mums Latvijā sastopams, kuras, teiksim, vairākas varbūt tendētas uz privātu īpašumu apsardzi, mantas sargāšanu un tādu, ja, bet principā jebkuru suni var to iemācīt. Jā, viss atkarīgs no laika, pacietības un zināšanām. Pašam saimniekam nav obligāti jāpiedalās dresūras nodarbībās, suni var nodot kinologu rīcībā un pēc laika ņemt mīluli atpakaļ un izmantot viņa zināšanas. Īpaši lielu laiku neaizņem, tas varētu būt, teiksim, mēnesis, pusotras, 2. Tas ir paklausība, ja, tas ir, lai sunīti jūs varētu kontrolēt un regulēt, un lai viņš darītu to, ko jūs gribat, nevis, teiksim, tas, kas viņam ienāk pašam prātā. Un atkarīgs atkal no tiem pašām viņa dotībām, no suņa dotībām, cik ilgi jūs patērēsiet uz to, lai iemācītu viņu labi sargāt jūsu īpašumu, izrādīt agresivitāti, brukt cilvēkam virsū. Ja. Pie normāliem priekšnosacījumiem pilns suņa dresūras kurs aizņem aptuveni 3 līdz 4 mēnešus. Jāatceras, ka suni nav ieteicams dresēt, pirms tas nav sasniedzis vismaz 8 mēnešu vecumu, jo pretējā gadījumā ļoti iespējams, ka suns kļūst pārmērīgi niknas un savā turmākajā dzīvē var radīt problēmas gan saviem saimniekiem, gan viņu viesiem. Suni dresējot, svarīgākais ir, lai kinologs ar vārgākiem nerviem neietekmē sunīti fiziski. Tā negatīvā asociācija izveidojas ļoti ātri. Sanāk tā, ka, ja es dodu komandu sēdi, viņam atmiņā ļoti dziļi paliek to, ka nākamais ir sitiens. Ja, un tad viņš, to var redzēt pēc suņa, viņš baidās, viņš pieglauž ausis, viņš liec galvu nost, ja, teiksim. Tādā veidā dresētas suņus uzreiz var redzēt. Lai tā nenotiktu vēlams, kinologus nemeklēt vadoties pēc lētākās cenas, bet gan caur pazīstamiem cilvēkiem un viņu sniegtām rekomendācijām. Ilgvars Fridenbergs-Ansbergs, Degpunktā. Esi gudrāks par zagli? Akcija Degpunktā komanda jums piedāvā sadarbojoties ar kompāniju Futolab, kas oriģinālākās idejas autoram dāvina pilnu mājas vai biznesa video novērošanas komplektu. Tas, pieslēdzoties internetam, palīdzēs nosargāt jūsu īpašumu no jebkuras vietas pasaulē.